Mani bērni, Roberta un Emīlija, es jūsu tētis, Mareks Markus, 2026. gada 22. maijā, turpinot jūs meklēt un jūs uzrunājot, es gribu apsveikt tevi, Emīlija, tavā vārda dienā, un tevi, Roberta, tavas māsas vārda dienā. Es šajā reizē jums pastāstīšu kādu atmiņu no tās dzīves un laika, kad mēs vēl bijām kopā ap 2020. gadu un pirms tam. Atceros kādā reizē, kad es mājās esot kopā ar jums atradu brīvu brītiņu, lai arī pavingrotu un sportotu. Atceros kādā no tādām reizēm es, kā tautā to sauc, pumpējos. Un, kad jau biju veicis vairākus piegājienus, pienāca klāt, atceros, Emīlija, uzsēdās man uz muguras un gaidīja, ka es turpināšu darīt to, ko es jau darīju. Un atceros, ka bija situācija tāda, ka man nāca smiekli, un turpināt bija pavisam sarežģīti. Un ne jau tāpēc, ka Emīlija būtu man uz muguras, bet tāpēc, ka vienkārši sakot, tas bija smieklīgi un jautri. Kad jūs, mani bērni, atradāt arī savu veidu un savas iespējas, kā laiku pavadīt kopā ar mani, tēti, un es atradu laiku jums, lai būtu labi un labāk. Jā, es gan nezinu, vai šo vēstījumu jūs, mani bērni, dzirdēsiet, vai un kad jūs to dzirdēsiet. Taču gribu, lai jūs zināt, ka es jūsu tētis, jūs mīlu. Un kad citi veidi man un tāpat jums, mani bērni, mūsu attiecībās ģimenē ir liekti, tad es šajā gadījumā un šajā reizē jums, mani bērni, iedošu kādu tādu brītiņu, kas ir no dabas, ar dabas dziesmām, ar putnu dziesmām, un pabūšu tajā brītiņā mazliet klusumā, klausoties un domās sūtot jums sirds un sirdsapziņas sveicienu no manas sirds jūsu. Es dzīvoju, mani bērni, ar domu un domām par mūsu atkal redzēšanos, satikšanos un par tām katra mūsu izvēlēm, kuras gribam izdarīt mēs paši. Tikai un vienīgi. Mēs paši un katrs pats par sevi. Es mīlu, vēlreiz apliecinu to jums, mani bērni, jūs, un ilgojos jūs redzēt. Jūsu tētis, Mareks Markus.